Ar ko atšķirās Philips Sonicare zobu birstes viena no otras, piemēram, rekuru lētākā sākās no 45 un aiziet līdz pat 194 eiro. Pirmā lieta, kas jāsaprot, ir, ka šie te sērija numuri 9000, 6000, 3000, tās neapzīmē viņu jaudu. Viņām visām jauda vienāda, kas ir 62,000 šariņu kustību minūtē. Tie ir vienkārši modeļu nosaukumi. Jo lielāks ir šis cipars, jo mēs varam pieņemt, ka krūtāka būs šī elektriskā zobbirste. Pieņemsim šai te. Viņai tikai viens tīrīšanas režīms, viena galviņa, lādētājs un viss. Tad, kur tālāk 5000 sērija, tur jau parādās 3 tīrīšanas režīmi un ceļojuma futlārs. Kur 6000 sērija ir 3 tīrīšanas režīmi, bet vēl var manuāli regulēt intensitāti katrai no šīm programmām. Nu, un tad jau pēc tam paši krūtākās 9000 sērijas, tur jau ir 4 režīmi, arī var regulēt intensitāti, nāk aplikācija līdz telefonā. Lādējas nevis uz tādu parastu plasmas lādētāju, bet elegantā stikla glāzē un ir nevis vienkārši ceļojuma futlārs, bet tāds, kurā to zobu birsti ar USB-C kabeli var arī uzlādēt. Nu, līdz ar to tā arī mainās tās cenas. Tīrīšanas ziņā lētākā vai dārgākā viņas izturīs vienādi, jo jauda visām ir vienāda, un jebkurai no Philips Sonicare zobu birstēm der jebkurš no Philips Sonicare mājiņas uzskaļiem. Jūs vienkārši, attiecīgi maksājat par programmām, par intensitātēm, par dizainu un visiem aksesuāriem un maiņas galviņām, kas ir iekļauts papildus klāt.